Labdien! Esmu RTU lektore, un šodien tad noslēgumā pastāstīšu jums. Ļoti bieži dzirdējām vārdu IT, šo divu burtu salikumu, un šodien tad gribu pastāstīt, kādas ir IT apguves iespējas Rīgas Tehniskajā universitātē un kuros gadījumos ir vērts izvēlēties tieši šo divu burtu salikumu IT. Galvenokārt, kas tad slēpjas zem šī burtu salikuma, ko mēs šodien daudz dzirdējām. Nedaudz par mani. Esmu pabeigusi šeit RTU 3 studiju programmas, tātad 3 līmeņu studiju programmas, kurās visās nosaukumā bija šis IT, jeb informācijas tehnoloģija. 3. gadījumā neesmu vēl tikusi līdz gradam, bet jāpārkāpj jau vēl tā teikt suņa aste. Kopumā IT nozarē strādāju apmēram 15 gadus. Šobrīd strādāju Rīgas Tehniskajā universitātē, gan ar studentiem kā lektore, gan kā pētniece un arī IT projektu vadītāja, jo arī universitātē mēs izstrādājam dažādus inovatīvus IT risinājumus. Un tad tas, ko es daru akadēmiskajā vidē, ko es mācu studentiem, ir vairāk tieši kursi saistīti ar IT projektu vadību un strādāju 2 studiju programmās, kas ir informācijas tehnoloģija bakalauriem un IT projektu vadība jau pēc tam maģistrantūrā. Ar ko es gribēju sākt? Katru gadu, vairākas reizes gadā, mēdījos ir tādi skaļi kliedzoši nosaukumi par to, ka Latvijā trūkst simtiem IT speciālistu. Katastrofāli trūkst, tādi ļoti skaļi vārdi, katastrofāli trūkst šie IT speciālisti. Augstskolas ražo, bet tik un tā trūkst. Tas trūkums ir tik liels, ka mums ir jāņem darbā speciālisti no Nigērijas, Kenijas, Indijas, no dažādām citām valstīm. Ar atalgojumu viss ir kārtībā. Latvijā jūs jau redzējāt arī šo statistiku, ar IT nozares profesiju atalgojumu viss ir kārtībā, bet tik un tā trūkst. Un, ko dara uzņēmumi? Uzņēmumi šo problēmu risina kā nu katrs māk. Un tad, kad es studēju, precīzāk sakot, kad es mācījos vidusskolā, es nekad nesatiku nevienu cilvēku no IT nozares, kurš nāca uz skolu un meklēja topošos IT speciālistus. Jo tas bija laiks, kad IT speciālistus meklēja universitātē un arī pat negluži pirmajās kursos, bet apmēram teica, pamācieties 2 gadus, tad nāciet un sāksim ar jums strādāt. Ņemot vērā šo IT speciālistu trūkumu, tad mūsdienās tā pieeja ir tāda, ka uzņēmumi vairs nemeklē universitāti, jo dažkārt ir par vēlu, ir jāmeklē jau skolas solā un arvien vairāk, tāpēc uzņēmumi iet uz skolām, runā ar skolēniem, stāsta par nozari, aicina praksēs, vasaras praksēs, tā teikt, jau patur sev pamazām savaņģo, varētu teikt, šos skolēnus, topošos IT speciālistus, pēc tam ar visiem iespējamiem līdzekļiem cenšas viņus gan motivēt studēt, gan motivēt, noturēt savā darba vietā un radīt un audzēt viņus par tādiem nopietniem IT speciālistiem. Kas tad īsti slēpjas zem šī burtu virknējuma IT, jeb informācijas tehnoloģija? No tāda definīcija viedokļa tās ir zināšanas, tātad mums ir jāzina, kā to darīt, mums ir nepieciešams dažādas metodes, mums ir nepieciešami dažādi paņēmieni un mums ir nepieciešams tehniskais aprīkojums. Šo visu mēs apstrādājam ar datoriem un dažādiem sakaru līdzekļiem, un mēs to darām, lai iegūtu, glabātu, izplatītu informāciju. Tā kā varētu teikt, ka šī ir IT definīcija. Un, zem šīm zināšanām, metodēm, paņēmieniem tur apakšā slēpjas ļoti, ļoti daudz, un tur slēpjas apakšā arī dažādas IT profesijas. Šodien dzirdējāt par šīm dažādām IT profesijām, tātad mums ir jāzina, jebkuram IT speciālistam principā ir jāsaprot, ka tas, ko mēs redzam ekrānā, ka tur apakšā strādā kods, ka šis kods tiek apstrādāts uz iekārtām, kas glabājas kaut kur vienā otrā valstī. Tātad tā loģika ir jāzina ikvienam, neatkarīgi no tā, ko mēs darīsim. Ir dažādas metodes, principi, paņēmieni, dažādas iekārtas, ar kurām mums ir jāspēj strādāt, lai nodrošinātu šo IT, jeb informācijas apriti un digitālās informācijas izplatību. Runājot par IT apguvi tieši Rīgas Tehniskajā universitātē, droši vien jau zināt, RTU ir ļoti daudz datorzinātņu virziena studiju.
nestāstīšu šodien par visām. Šodien gribu uzsvaru likt tieši uz šo IT un kādēļ IT. Kopumā tātad ir 4 studiju programmas, kurās ir šis informācijas tehnoloģijas termins iekļauts. Pirmā tātad ir akadēmiskās bakalaura studijas. Mēs varam nākt mācīties bakalauros pēc vidusskolas, apgūt šo informācijas tehnoloģijas nozari. Tad, kad pabeidzam bakalauru, varam domāt, ko darīt tālāk. Ja gribam mācīties tālāk, tad varam iet vai nu jau specifiskāku ceļu un izvēlēties jau, piemēram, robotiku vai e-komerciju. Bet, ja joprojām gribam plašu ieskatu IT nozarē, tad varam iet mācīties akadēmiskajā maģistrantūrā vai profesionālajā. Un, ja ļoti gribam, tad arī varam kaut kādā dzīves brīdī mācīties IT doktorantūrā. Un visos gadījumos jūs, tātad skolēns vai students, absolvents, iegūs izglītību un kļūs par augsti kvalificētu IT speciālistu. Tad nedaudz par katru šo studiju programmu atsevišķi. Tātad bakalaura studijas, tad, kad skolēni vidusskolā parasti izdara šo izvēli. Mūsdienās ir ļoti labi, ir ļoti daudz pulciņu, ļoti daudz šie digitālie kursi, iespējas, hackathoni, ir ļoti daudz iespēju IT nozari sākt apgūt jau skolā. Un bieži vien ir tā, ka šis skolēns, piemēram, viņš iet uz robotikas pulciņu, viņam patīk programmēt šos robotus, būvēt, programmēt, automatizēt. Viņš jau vidusskolā ļoti labi zina, ka tas ir tas virziens, kuru viņš grib darīt. Ļoti labi. Rekomendējamais ceļš šim skolēnam ir iestāties tieši robotikas studiju programmās, kurās jau tad būs fokus tieši uz šo robotiku. Ja skolēns zina, ka viņš ļoti grib programmēt, viņš mācās programmēt, viņš iet uz programmēšanas pulciņiem, viņš ir gājis jau uzņēmumos programmēšanas praksi, viņš ir stingri pārliecināts, ka jā, programmēšana ir viņa ceļš ļoti labi, viņš var iet mācīties jau datorsistēmas, jau specifiskāk tātad, kur būs uzsvers padziļinātāk uz programmēšanu. Ja ir skolēns, kuram padodas eksaktās zinātnes, un šis būtu viens no tādiem pamatnosacījumiem, lai kļūtu par labu IT speciālistu, ir jābūt tādām pamatzināšanām IT eksaktajās zinātnēs. Ja šis skolēns zina, ka viņš grib strādāt šajā profesijā, viņš aptuveni zina, tātad viņš zina, ka ir dažādi amata lomas, viņš aptuveni zina, ka viņš grib būt šajā jomā, bet viņš nezina, vai viņš grib būt sistēma analītiķis, vai viņš grib programmēt, vai viņš grib vadīt projektus, vai viņš grib būt sistēma arhitekts. Tad viņš var doties mācīties informācijas tehnoloģiju, jo šī studiju programma plaši pārklāja dažādus studiju virzienus, un te būs tiešām ļoti plašs ieskats, būs dažādi programmēšanas pamatu kursi, būs sistēma analīze, būs mākslīgais intelekts, būs datu bāzes, būs kaut kas no robotikas. Var sakot, viss apmēram iespējamais, ko var iedomāties, tātad tiek datortīkli, konfigurēšana, kiberdrošība kaut kādā līmenī, tātad tas viss ir iekļauts šajā studiju programmā informācijas tehnoloģija. Tātad, ja students, skolēns zina, ka viņš grib augt šajā nozarē, bet viņš nezina precīzi, specifiski padziļināti tieši, ko viņš grib darīt, tad šī ir laba piemērota izvēle iet mācīties informācijas tehnoloģiju, lai gūtu plašu skatu uz šo profesiju kopumā. Jau studiju laikā students var izdarīt izvēli, tātad viņš saprot, man tomēr patīk tā programmēšana. Studijās ir A, B, C daļu kursi, tātad A ir tas, kas ir obligāti, B ir ierobežota izvēle, C ir brīva izvēle. Tātad jau ar šo ierobežotās un brīvās izvēles kursu apjomu students jau var izdarīt izvēli par labu, kuru virzienu viņš grib padziļinātāk apgūt. Kopumā akadēmiskajās bakalaura studijās tie ir 3 gadi, kas ir jāmācās, lai iegūtu šo IT bakalaura grādu, un aptuveni 130 budžeta vietas ir šajā studiju programmā. Es rakstu aptuveni, jo mēdz mainīties pa gadiem šis skaits, bet pietiekoši daudz. Tas arī nozīmē, ka nav gluži tā, ka ir obligāti jābūt visiem desmitniekiem, lai sāktu. Ir arī ar labām un ļoti labām atzīmēm, tātad arī būs iespēja tikt budžetā. Tad, kad tiek pabeigts bakalaurs, ir vairāki virzieni, ko var darīt. Var iet strādāt par testētāju, par programmētāju, par sistēmu analītiķi, var strādāt e-komercijas jomā, var cikot, ir plašas šīs iespējas, jo tā bāze ir iegūta ļoti plaša. Tālāk, ja students uzskata, ka ar bakalauru nepietiek, var mācīties tālāk, un šeit jau var izvēlēties, vai students grib mācīties turpināt IT, grib turpināt apgūt šo nozari plaši, bet padziļinātāk.
Var mācīties akadēmiskajā maģistrantūrā, studiju programma tā arī saucas, informācijas tehnoloģija, atkal ir pieejami dažādi virzieni un var ar izvēles kursu palīdzību apgūt kaut ko konkrētu, kas patīk. Mācību ilgums ir 2 gadi un aptuveni 25 budžeta vietas. Jā, tad šeit jau arī tie paši amati, bet jā, bieži vien jau šie amati var būt augstāki. Ļoti bieži ir tā, ka arī vadītājiem tomēr ir šis maģistra grāds. Bieži vien ir tā, ka studenti ne uzreiz pēc bakalaura studijām iet tālāk, bet viņi pastrādā un tad ar laiku saprot, vai viņi grib iet tālāk. Bet jā, tad arī maģistrantūrā var turpināt plaši apgūt IT nozari kopumā. Ja jau rodas bakalaura studiju laikā šī izpratne par vairāk padziļinātāk par šīm IT profesijām, tad var izvēlēties jau profesionālo maģistrantūru, kura tad jau fokusēsies uz konkrētu profesiju IT nozarē. Un tas, kas ir informācijas tehnoloģijas šajā pulciņā, tad mums ir maģistrā studiju programmā informācijas tehnoloģijas projektu vadība, kas fokusējas jau vairāk tieši uz IT projektu vadību. Šeit pamatā mums jau nāk vairs nevis gluži tie, kas pabeidz bakalauru, ļoti daudz nāk cilvēki no industrijas ar 10, 20 un pat 30 un vairāk gadu pieredzi dažādās jomās, dažādos amatos. Viņi ir sapratuši, ka viņi grib kļūt par IT projektu vadītājiem, vai viņi jau ir IT projektu vadītāji, bet viņiem ir prakse, bet pietrūkst visas teorētiskās bāzes un izpratnes, kāpēc lietas mēs darām tā, kā mēs viņus darām. Tad var mācīties specifiski jau šo IT projektu vadību. Un šeit tiek iegūts ne tikai grāds, bet arī IT projektu vadītāja profesionālā kvalifikācija, jo profesionālo studiju laikā tiek iekļauts arī dažāda formāta prakses. Un jā, mācību ilgums ir dažāds, jo šeit tātad, ja ir IT bakalaurs, tad šis mācību ilgums ir īsāks. Ja nav IT bakalaurs, un tātad šī ir studiju programma, ko var mācīties arī bez IT bakalaura, tādā gadījumā ir jāpiemācās dažādi IT pamatkursi, ir jāapgūst programmēšanas pamati, ir jāapgūst datu bāzes un vēl šis tas. Līdz ar to tad arī tas studiju ilgums ir nedaudz ilgāks, un aptuveni 25 budžeta vietas katru gadu šajā programmā ir pieejamas. Un tad, jā, skatos nosaukumā ir maģistra, bet gribēju runāt šeit par doktorantūru. Šeit jau redzat, ka ir 5 budžeta vietas, mācību ilgums ir 4 gadi, un daži cilvēki izlemj mācīties tālāk, arī bieži vien tas nenotiek uzreiz pēc maģistrantūras, bet ir dažādi apsvērumi, lai mācītos tālāk doktorantūrā. Šeit var būt vairāki virzieni. Viens ir tas, ka students saprot un grib un jūt, ka viņš grib strādāt akadēmiskajā vidē, viņš grib strādāt pētnieciskajā vidē, viņš grib strādāt zinātnē, dot savu ieguldījumu. Tas ir tāds viens iemesls, kāpēc izvēlās doktorantūras studijas. Vēl viens iemesls ir augsta līmeņa vadītāji. Tātad augsta līmeņa vadītāja direktori, viņiem arī nodar šis doktora grāds, jo doktora grāds atkal aptver dažādus virzienus, bet doktora grādu, tātad doktorantūrā parasti tiek izvēlēts viens no virzieniem, kurš tiek rakts tik dziļi, cik vien dziļi ir iespējams šajā virzienā aizrakties. Jā, un tad ar doktora grādu parasti tie ir zinātnieki, pētnieki, augsta līmeņa starptautisku un lielu uzņēmumu vadītāji. Tad, kad mēs ejam mācīties par programmētājiem, mēs iegūstam programmētāju kvalifikāciju profesiju. Tad, kad mēs ejam mācīties sistēma analīzi, mēs iegūstam sistēma analītiķa izglītību un kvalifikāciju. Un tad IT, ja mēs mācāmies IT, tad šo plašo nozari, tas nozīmē, ka mēs esam guvuši plašu ieskatu par to, kas notiek industrijā, un arī tie virzieni, ko izvēlās absolventi, ir ļoti, ļoti dažādi. Arī no saviem kursabiedriem redzu, cik ļoti dažādas virzienas katrs ir izvēlējies. Ir daudz ir IT projektu vadītāji, ir programmētāji, tātad arī mācoties IT nozarē, mēs saprotam, ka jā, tomēr programmēšana ir mans ceļš, es programmēšu. Ir testētāji. Bieži vien testētājus apzīmē kā QA, kas ir Quality Assurance, jeb kvalitātes nodrošināšanas speciālisti. Tie var būt IT konsultanti. Šis students saprot, ka viņš gluži negrib programmēt, viņam varbūt šķiet sarežģīti tehniski šīs sistēmas būvēt, bet viņam patīk strādāt ar sistēmām, tātad viņš var strādāt vairāk ar lietotājiem un palīdzēt viņiem tik galā ar IT sistēmām. Tie var būt dažādi lielo datu analītiķi. Mēs dzīvojam lielo datu laikmetā.
Ir jāsaprot, ko ar šiem datiem darīt, ja ir amati, kas saistās ar šo datu analīzi apstrādi. Tie ir sistēma biznesa analītiķi, cilvēki, kur iet pie klientiem, analizē esošo sistēmu trūkumus, izzina prasības jaunām sistēmām un veido prasību specifikācijas. Projektē sistēmu, kāds viss varētu izskatīties, un cieši sadarbojas ar klientu un nodod tālāk to informāciju par to, kas tad programmētājiem ir jāuztaisa. Šodien arī izskanēja tas, ka, ja mēs esam programmētājs, tas nenozīmē, ka mēs visu dienu tikai programmējam. Un patiesībā tāda modernā izstrādes pieeja balstās uz to, programmatūras izstrādes pieeja balstās uz to, ka mums ir komanda, kurā visi ir izstrādātāji, kuri tātad visi kopā rada produktu. Tātad viņi var gan programmēt, gan testēt, gan analizēt, runāt ar klientu, pakonsultēt klientu. Arī no tāda teorētiskā viedokļa tie visi ir izstrādātāji. Līdz ar to tad vai varbūt IT projektu vadītājs, kurš nekad nav redzējis, kā izskatās kods, droši vien, ka nē, tātad līdz ar to ir vērtīgi apgūt plaši šo nozari un paskatīties, ko tad tieši dara katras jomas speciālists un arī izdarīt to izvēli par to, ko gribēs darīt tālāk. Šīs programmas absolventi arī kļūst par uzņēmumu dibinātājiem. Viņi paši dibina IT uzņēmumus un man ir 2 kursabiedri ļoti veiksmīgi stāstu, kā viņi ir dibinājuši savus uzņēmumus, un viens no viņiem ir dibinājis uzņēmumu, kurš taisa virtuālās realitātes mācību rīkus ASV armijai, kas ir tāds milzīgs sasniegums. Tātad arī Latvijā šie studenti pabeidzot, ja viņiem ir ambīcijas augt kā uzņēmējdarbības pārstāvjiem, vadītājiem, arī tas ir iespējams absolvējot šīs IT studiju programmas. Kādēļ studēt IT? Tātad, kā jau minēju, ja ir pilnīgi skaidrs, kurā virzienā skolēns grib rakt, tas ir ļoti labi un atbalstāmi, un skolēnam viņš uzreiz tātad jau pēc vidusskolas un jau vidusskolas laikā var padziļināt, apgūt šo vienu konkrēto virzienu. Jebkurā gadījumā arī programmētāju studiju programmās būs ieskats uz citām jomām, citiem amatiem, bet fokus būs tātad uz šo programmēšanu. IT būs plašs pārskats par nozari kopumā. Būs iespēja studiju laikā saprast to savu virzienu. Tātad mēs jau 12. klasē nezinājām. Es arī aizgāju studēt IT. Man pat nebija jausmas, kādas ir šīs profesijas un ko es varu darīt. Es biju dzirdējusi, ka tas ir forši interesanti. Un tikai studiju laikā, apmēram pēc pirmajiem 2 gadiem, es sapratu to virzienu, kurā es gribu iet un ko es gribu darīt. Un tā es pamazām ieguvu IT projektu vadītāja profesiju, bet pirms tam arī strādāju gan kā testētājs, gan kā sistēma analītiķis. Tātad šīs studijas dod plašu ieskatu un ļauj jau studiju laikā izdarīt izvēli. Nevienmēr mēs 16, 17, 18 gados varam izdarīt tādu dzīves izvēli par to karjeras ceļu, kur gribam iet. Un tad noslēdzošais arguments, kādēļ studēt IT, šī ir nozare, kurā es gribētu teikt, ka nekad netrūks darba iespēju. Šis nekad varbūt ir diskutabls, jo kamēr vien pasaulē būs elektrība un internets, tikmēr mums netrūks šo darba iespēju. Cerams, ka šajā jomā nekas nemainīsies, jo arī visas šīs automatizētās sistēmas tātad ir jomas, kurās darbinieki vairs nav tik ļoti nepieciešami, jo mēs ļoti daudz procesu automatizējam. To automatizāciju veids tieši IT speciālisti. Tātad šī ir tā nozara, kas tiešām gribētos teikt, ka darba iespējas netrūks. Jau dzirdējāt šodien, ka darba iespējas ir ļoti plašas un izvēles iespējas ir ļoti plašas. Paldies, un tad rezumējot, tas galvenais message, tā ziņa, ko es gribēju nodot, ka ja skolēns zina, ka viņš grib mācīties IT, bet viņš nezina, ko tieši viņš grib darīt un par ko viņš grib kļūt, ja viņš šo lēmumu nav gatavs pieņemt 11. 12. klasē, tad informāciju tehnoloģiju studiju programma ir tas potenciāli pareizais ceļš, kas viņam ļaus šo virzienu saprast, jau praksē pat padziļināti apgūstot konkrētas IT zinības, metodes un prakses, un tad attiecīgi jau studiju laikā šis students varēs saprast, kurš tad būs tas viņa virziens, kurā tad viņš grib tālāk attīstīt savu karjeru.
Tā, un ir arī daži jautājumi. Tas viens būtu, kā tev šķiet, vai vidusskolām būtu vairāk jāpielāgo tas, ko viņi piedāvā izvēlē? Nu, ņemot vērā, ka mums ir šis IT trūkums, vai mums vajadzētu vidusskolas izvēli grozos vairāk iekļaut, piemēram, programmēšanu 1, programmēšanu 2? Ir ļoti, ļoti vērtīgi, ja to var iekļaut, jo tad, kad es aizgāju studēt, tas bija ļoti, ļoti sen, un man vidusskolā bija tikai biznesa informātika, un tas bija tas laiks, kad labākajā gadījumā ģimenē bija viens stacionārais dators uz visu ģimeni. Līdz ar to tas bija tas laiks, kad bija grūti arī šo izvēli izdarīt. Kad es aizgāju mācīties, es pat īsti nezināju, nepārzināju šo nozari, jo man nebija vidusskolā iespēja ar šo nozari iepazīties. Mūsdienās iespējas ir ļoti daudz, pulciņi, un arī ir ļoti daudz dažādu tīmekļa resursi, kur jau bērni var mācīties, pat jau mazi bērni var mācīties. Ir vietnes, kur var apgūt programmēšanas pamatus, ir rotaļlietas, kur mēs varam planšetē uzlikt lietotni un tad likt kopā klucījuši, veidojot kaut kādu procesu, kas mums strādās. Šīs iespējas ir ļoti daudz un ir ļoti vērtīgi, ja skolā šīs iespējas var nodrošināt. Tātad vai nu jūs savā skolās varat nodrošināt pulciņus, vai nu jūs piesaistat speciālistu, kas to var nodrošināt, vai nu jūs sniedzat informāciju bērniem, kur to var dabūt, bet ir ļoti, tad pat nav limitu, cik daudz ir vērts, noteikti ir vērts tik vien daudz, cik vien ir iespējams. Tātad nodrošināt šīs iespējas jau skolas laikā, vismaz tādā interešu izglītības līmenī, gūt ieskatu IT nozarē. Nu jā, un tad tas, ko mēs zinām, ir, ka diezgan liels atbirums, vai ne? Ir RTU pēc pirmā kursa vai pirmā kursa laikā. Kā varbūt no tā tava skatu punkta tas ir vairāk saistīts ar kaut kādu zināšanu, prasmu trūkumu studentiem, vai drīzāk, ka viņi atnāk un saprot, ka tā tomēr nav priekš viņiem joma. Kas varbūt ir tie iemesli? Un īstenībā viens no iemesliem ir tas, ka skolēns ierauga informāciju, kad programmētājs pelna 5000 mēnesī. Viņš saprot, jā, viņš redz to ciparu. Viņam neinteresē, kas tur būs jādara, bet viņš redz to ciparu. Viņš domā, jā, es gribu tur, jo tur daudz maksā. Un tad viņš aiziet studēt, viņš saprot, ka ir ļoti grūti, un viņš netiek, tā tad ir grūti. Tas nav viegli, ja šī nav viegla nozara, ir grūti, ir jābūt šim eksaktajam zināšanu fonam bāzē, lai varētu būt par spēcīgu IT speciālistu. Man šķiet, ka tiešām ļoti bieži tā ir nepareizā motivācija iet mācīties IT, un šī nepareizā motivācija ir finansējums. Tam būtu tas ir aspekts, ko analizēt, bet tam nevajadzētu būt vienīgajiem. Tā tad ir tomēr jāsaprot nozari, jāsaprot, ka būs grūti. Es savā laikā tā bija norma. Mēs ar kursabiedriem sēdējām līdz 5-6 rītā. Mums tolaik bija tāda Skype čati. Mēs kopā viens otram palīdzējām, un tā bija regulāri, un bija jāmācās ļoti daudz, lai šajā jomā augtu. Tā kā ir jāsaprot, ka tas nav viegls ceļš, studēt ir grūti, ir jābūt motivētam, gribēt strādāt nozarē, ne tikai motivētam saņemt tos 5000 mēnesī. Jā, paldies. Un tad noslēguma jautājums ir arī, bija, man liekas, pat 2 vai 3 jautājumi par to budžeta vietu skaitu, cik tas konkurss ir liels, cik labām sekmēm jābūt. Kāda jums ir tā situācija? Īstenībā katru gadu šī situācija mainās, un es tagad vairs neatceros, kā bija manā laikā, bet es teiktu tā, man vidējās atzīmes bija 8, un es tiku diezgan stabili budžetā, bet katru gadu šī situācija mainās tieši, cik labām sekmēm ir jābūt. Ja students netiek, arī šīs izvēles iespējas ir vairākas, ja tātad students netiek, piemēram, tieši IT, viņš var iet mācīties datorsistēmās, ir iespējams dažādi veidi rotācijas, teiksim, pēc gada, pēc 2. Kopumā Latvijā šīs IT budžeta vietas ir pietiekoši daudz, tāpēc, ka speciālistu trūkst, un valsts mērķis ir šīs vietas aizpildīt un nodrošināt to, ka tie, kas grib mācīties IT, ka viņiem ir iespēja mācīties IT. Un pat, ja nav iespēja, varbūt sākumā students aiziet par maksu, bet ja viņš tā tad ir motivēts šo nozari apgūt, viņš ar savām sekmēm var tikt budžetā arī tālāk. Tā kā valsts mērķis ir nodrošināt to, ka visi, kas grib un ir motivēti studēt IT, ka viņiem budžeta vietas būs un pietiks. Paldies! Paldies!